Sveika, Lot! Lai atbrīvotu darbinieku, dodies uz darba līguma tabulu, atver konkrēto līgumu, norādi līgums līdz datumu, atbrīvošanas iemeslu un saglabā ierakstu. Pēc tam savadi darbiniekam prombūtnes, piemaksas un atvilkumus, ja tādi ir, un laika tabulu. Pēc tam atliek vien izveidot algu aprēķinu, un to nogrāmatot, jo uzkrāto atvaļinājumu kompensāciju sistēma automātiski pieskaitīs pati. Savukārt, lai nodod ziņas par darba ņēmējiem, dodies uz darba līgumiem, atver konkrēto darba līgumu, nospied 3 punkti un ziņas par darba ņēmējiem. Līgums un ēdējas eksporta definīcija aizpildīsies automātiski. Pieņemšanas ziņu kods noklusēti būs 11, bet, ja nepieciešams cits, tad droši šo var izcēst un to norādīt. Atbrīvošanas ziņu kods aizpildīsies balstoties uz norādīto atbrīvošanas iemeslu. Pēc tam atzīmē ķeksīti, saglabā failu sev nepieciešamajā mapītē, un pēc tam to var importēt EDS sistēmā.